Tātad, jā, sveiciens. Tātad, nu jau mūsu trešajā sanākšanā šajā gadā pastāst par savu produktu un pakalpojumu un ļoti vienkāršā formātā aicinu padalīties par aktuālo vai par esošo, vai par kaut ko, varbūt par kaut ko jauno, vai vienkārši kaut ko savu, ko mēs veidojam, daram, vai kaut ko pārstāvam, ja. Šo zūmu mērķis ir drošāk justies kameras priekšā, drošāk arī sevi parādīt nedaudz plašākai pasaulē. Šis video ieraksts būs publisks, tātad YouTube kanālā un vēl visur citur sociālos tīklos, kurus viņus lieku. Kas vēlēsies, es ietagošu arī, ja, un lai arī jūs pēc tam varat pārpaustot tālāk kaut kur pie sevis, lai jūs redz vairāk un lai redz, ka kaut kas tāds arī notiek. Un ik pa laikam ir forši šādi patrenēties. Pat es šādu drosmi smeļos jau no 2016. gada, vienkārši filmējot, vienkārši darot, bez nekādiem kaut kādiem spec norādījumiem. Vienkārši tā ir prakse, tas ir treniņš, vēlreiz treniņš, sevi paskatīties no malas, sevi paklausīties no malas ar laiku, ja. Un ja kaut kas liekas, ka nesanāk kaut kādos tur mistiskajos saliktajos standartos, pa lielam tur nav ko uztraukties, tāpēc, ka jo brīvāki un autentiskāki mēs būsim, jo enerģetiski patiesāki mēs būsim, un tādā veidā mēs varam uzrunāt savu auditoriju tieši caur savu patiesumu, tieši caur savu unikalitāti, tieši kādi mēs esam. Nu, kaut kā tā. Tad, jā, es neteicu savu vārdu, teicu, neatceros, redz kā, nu jā, mani sauc Ines, kas man vēl nezina, bet, jā, un es ļoti vienkārši arī nedaudz padalīšos arī par savu aktuālo šobrīd vienu lietiņu, bet pirms tam, lai mums koplauks aiziet, izvilksim vienu kārti. Izvilksim no vīriešu dabas šoreiz, tāpēc, ka mēs, kā mums iesākās ar pagājušo reizi, starp citu pagājušo reizi tieši ar vakara grupu produktu, man liekas, ja, panesās lieta, ka mēs sākām arī ne tikai sieviešu dabas kārti, bet vīriešu, tāpēc, ka šobrīd mēs uzsākam, ir darbība, ir rīcība, ir domāšana un vispārējais, tā mums ir aktīvā puse, ja, un tad līdz ar to, ko tad mūsu kaut kāda vīrišķā daba mums koplaukam vienkārši ienes parasti, kā ārkārtīgi skaisti vēstījumi atnāk, tā kā es domāju, kāpēc gan ne, lai vēl vairāk iedrošinātu to mūsu skaisto ceļojumu tālāk. Tā tūlīt, kaut kas mums te gribēja, nu labi. Tā, tad mums ir tā, es pēc tam viņu nofotografējuši, ielikšu arī tādā Telegram čatā, kur mums saglabājas akācija, gara stāvoklis. Tāds vīrietis mums tādā bišķi indiāņu kērpā, notatuēts pie akācijas, ja? Labi, 31, paskatīsimies, ko viņš mums nes, gara stāvoklis, kas tieši, nu jā, tūlīt, kāds mums vēstījums ir atnācis. Akācijas stāstnieks. Pietiek sev stāstīt pasakas, tu riskē pazaudēt savu identitāti, unikālo dabu un personības oriģinalitāti. Izmantojot savu stāstnieka talantu, ir tik viegli paslēpties aiz zināšanu un pieredžu stāstiem, piemēram, anekdotēm un atgadījumu pārstāstiem, vai arī patērēt pagātnes notikumus, maļot tos uz riņķi vien. Tavi vārdi plūst kā upe bez sākuma un gala, bieži vien aiz smiekliem slēpjot savu satraukumu un vājumu. Cik liela jēga šim visam tavā nākotnē? Kam tas noderēs? Ja esi izvilcis šo kārti, tev labi noderētu padoms no malas. Griezies pie kāda, kam tu uzticies, pēc padoma. Varbūt uzkur ugunskura, dodies uz kādu meditāciju, tev jāizskāp no sava burbuļa un jāpaskatās uz dzīvi no attāluma. Nezinu, kāpēc tā iznāca labi. Interesanti, vai ne? Ok. Paldies 31. vibrācijai, akācijai. Nu, skatīsimies, ko tas mums nesīs. Lai top, tieši tā. Autentiski, tieši, konkrēti, var sakot, un drosmīgi ejam uz priekšu. Padalīšos tūlīt arī vispirms Padalīšos par vienu pasākumu. Es jau par viņu biju ieminējusies gan jau iepriekšējā reizē, bet tā kā mums laiks iet uz priekšu, mums vēl ir ļoti, ļoti aktuāls liels pasākums būs. Tā, es tūlīt viņu nocentrēšu. Tātad, jā, viens no virzieniem, kas man ir sirds tuvs, darbojos arī ar ēteriskām eļļām, ar ļoti augstas kvalitātes ēteriskām eļļām, nu jau tūlīt 12. gadu, un arī skaisti veidojam komandu Latvijā, lēni, mierīgi, prātīgi, un ar domu ienest šos brīnišķīgos produktus būtībā katrā mājā visā pasaulē.
Tikai pēdējos gados drosmīgāk, vismaz es personīgi drosmīgāk eju ārā, jo man pašai bija daudz dažādi procesi tieši caur šiem instrumentiem. Pat arī 2015. gadā, kad es sāku ieguvu milzīgu transformācijas pirmos, tādus notikumus savā dzīvē, tieši izmantojot šos instrumentus, nenojausdama, ka tieši pateicoties viņiem tas notiek. Lūk, un tad jau kaut kādus 2, 3 vai jau nezinu, cik gadus jau mēs organizējām tādus lielākus un mazākus pasākumus, un šobrīd vismaz es atļaušos skaļi teikt, šī pavasara lielākais un smaržīgākais pasākums Latvijā būs 28. martā Hotel Jūrmala Spa. Man vajadzēja arī saņemties drosmi kaut ko tādu, bet es domāju, tas nebūs melots, teiksim, pavasaris kā cikls, šis gads, jā, un lielākais smaržīgākais pasākums viennozīmīgi, kurš būs ļoti ar tādu ģimenisku sajūtu, ar tādu gan mīļumu, gan arī radošumu. Tas nebūs standartizēts, kāds mums viņš bija agrāk, ka mēs vienkārši sēžam, klausāmies kaut kādu teoriju, un, protams, arī kaut ko paskatāmies, pasmaržojam, parunājam. Šoreiz tas būs tā sēdēšana pie apaļiem galdiem, Hotel Jūrmala Spa 11. stāvā. Viņš mums ļoti iecienīts, mēs jau viņu ilgadēji izmantojam ar skatu uz jūru, mēs ceram uz skaistu pavasara dienu, ar brīnišķīgu sātīgu kafijas pauzi un brīnišķīgiem jauniem kontaktiem, iespējām un arī tādu mini expo. Pat neteiksim, par mini expo uztaisīs viņu Maxie expo patiesībā, jo tādā dienā varēsiet izbaudīt ļoti, ļoti, ļoti daudz dažādus gan monoetriskās eļas, kas ir viena auga, gan arī unikālas kompozīcijas, kas ir tikai iekšķi Anglevīgi uzņēmumi, nekur pasaulē tādas nav, jo tās, kā mēs paši lietotāji esam teikuši, tās ir nākošas no augšas, kad ir prasījuši, kā kaut ko tādu var salikt kopā. Vienkārši tāpat piesēsties un salikt recepti nevar. Tur pieslēdzās kaut kas augstāks. Lūk, tāpēc, jā, un vairāk kā 30 gadus pasaulē šis uzņēmums jau būtībā ienes tādus transformējušus skaistus soļus ģimenēs, lai tuvinātu tīrai dabai, lai tuvinātu tas, ka mūsu apkārtējā vide un viss, kas ir ķīmisks, lai mēs viņu atpazīstam un no viņu izvairamies, bet vairāk sajūtam, esam kopā ar dabu, ne tikai ar vietējo dabu, kas mums ir katram reģionam, kas mums šeit aug, bet arī pa kripatiņai no kaut kurienes citurienes, lai mēs sajustu to, ka visa pasaule patiesībā ir šeit pat, lai mēs varam nokomunicēt un savienoties ar šiem daudzajiem, kā mēs sakam, sazipotajiem, informatīvajiem failiem pasaules līmenī, kas ir ēteriskā eļļa pilienā. Ja? Jo pie mums neaug ilang, bet viņš aug kaut kur citur. Un tīrs, autentisks, koncentrēts piliens, viņš nes sevi ļoti daudz informācijas. Tie, kas sevi aiziet jau paši uz augsmē, ja? Tad arī to spēj sajust. Lūk, tā kā šāds pasākums būs Šobrīd jau tātad, jā, mums agrais putniņš ir bišķi beidzies, bet vismaz tie, kas, ja tu skaties šo zoomu, ja tu skaties šo ierakstu un tu esi šeit, tad atsaucies, ka tu redzēji šo ierakstu un atsaucies un saki, jā, vēlos, pa 35 eiro tev ielaidīsim, pārējiem jau viss jau aiziet lielā cena, jā, lielāka cena, bet katrā ziņā mēs būsim mīļi, tā kā aicināsim jebkuru cilvēku šeit, un viens tāds drošības aspekts priekš jums neviens neko neliks pirkt, neviens neko nepiedāvās, neviens nekur neliks kaut kur mistiski iesaistīties. Tas būs pilnīgi citādāks formāts, ko varbūt jūs pat nebūsiet gaidījuši, bet katrā ziņā sirdī jūs sajutīsiet kaut ko ārkārtīgi interesantu, kur varbūt iespējams jums vajadzēs vairākas dienas, lai to iztulkotu, kas tas bija, kas notika, kas vispār notika, jā, un varbūt kādam vienkārši sauksies punktiņu uz i, un varbūt kādam vienkārši uzradīsies brīnišķīgi jauni sadarbības kontakti, jo tas nebūs tikai, ka mēs sēžam un smaržojam, mēs patiesībā pieskarsimies vairāk kā 10 dažādiem virzieniem, kur viņus var izmantot, kur viņas jau tiek vēl atklātas un izmantojam vēl klāt. Tā kā, labi, es par to varu runāt ilgi un gari, pagaidām pietiksies, jo par to pareklamēju jau februārī, bet jā, vēl vietas ir pieejamas un mēs tiešām gaidām, lai atkal iepazītos ar jauniem brīnišķīgiem cilvēkiem un kopā vienotos šajā skaistajā pasaules aromātu tādā virpulī. Tālūk. Ok, tas ir par šo. Tālāk es došu tad mikrofoniņu došu Dacītei, ja? Dacītei došu tā droši. Padalies, kas kur kā. Iepazīstini ar sevi un par šo savu brīnišķīgo darbošanos, ko tu dari, man liekas, būs ļoti saistoši arī šobrīd gan pavasarim un ne tikai. Droši, mīļā. Jā, labvakar. Vēlos iepazīstināt ar savu zīmolu.
Dacas stila receptes. Mani var atrast Instagramā, arī TikTokā. Un es palīdzu aizņemtām sievietēm veidot garderobi, kur katra lieta saskaņojas. Garderobe ir svarīga sievietes iekšējā stāvokļa sastāvdaļa. Tā ir spēka vai stresa avots, vai nu tā dod enerģiju vai atņem. Un ziniet, līdz 25 un 30 gadiem mums piestāv viss, mums viss izskatās lieliski un mums nav jāiespringst. Bet pēc tam, pēc 40 gadiem, mēs no pašas, mums sākas izmaiņas mūsu sejā, arī ķermenis, un tas ir normāli, jo mums ir dažādas lomas dzīvē, un tad mēs vairs nesaprotam, kas mums piestāv. Un tāpēc es tā kā pirmkārt jau aicinu sievietes mīlēt sevi, un nav neskaista figūra, ir vienkārši nepiemērots apģērbs. Un, un vēl viena lieta, ko es gribu pieminēt, kad, ja mēs jau esam pastāvīgi laulībā, 15, 20 gadus, un mums ir vajadzīga tā dzirks, un ziniet, vīrieši mīl ar acīm. Un mums katrai ir, tas neprasa patiesībā daudz laiku, ieveidot tos matus, uzlikt vieglu make-upu, un vienkārši man šķiet, ka tas mazais ieguldījums, viņš padara mūs pašas laimīgas. Un patiesībā varbūt dažbrīd liekas, ka āriene jau nav svarīga, bet pirmais iespējas rodas tieši ar to mūsu ārieni, un patiesībā mēs jau pārieni varam spriest, cik cilvēks pelna, vai viņš ir veiksmīgs. Un es neesmu par to, ka jāseko modei, bet vienkārši, kad mēs pazīstam savu figūru un veikalā mēs esam kā snaipers, kurš vienkārši redz savas lietas, un mēs netērējam tam daudz laiku. Tā. Tas ir tāds īsumā par to, ko es gribēju pastāstīt par sevi. Protams, priecāšos, ja jums ir jautājumi, es droši ar prieku atbildēšu uz tiem. Ja ir kādas sadarbības, es esmu atvērta arī sadarbībām, teiksim, kaut kādi sieviešu pasākumi, kurā es varu pastāstīt par to vizuālo tēlu. Un liels mūsu vizuālā tēla, kā teikt, punktiņš uz i, ir tieši aksesuāru izvēle, aksesuāru pielietošana. Un tas mūs padara vienkārši neatkārtojamas un unikālas. Un es novēlu, lai tiešām mums katrai ir iedvesmojoša garderobe. Super, Dacīt, paldies tev! Es vienkārši pagaidu, nebiju vēl šajā profilā, tāpēc es ceru, šķirstīju, cik skaisti. Es no TikToka redzēju, ka tā tik smuki sanāk, ka visu kaut ko ieteikt. Un saki, lūdzu, cik sen tev šī doma vai ideja atnāca, vai tas bija vienmēr, vai tas kaut kādā brīdī vienkārši pēkšņi parādījās, hop, es vēlos, tad arī dalīties tālāk, jā. Ziniet, kā meitenes, man māma bija uzķērusi, ka man tā apģērba būšana jau no mazotnes bija tā mana lieta. Es varēju cakināt lellēm, es varēju vienkārši viena pati savā nodabā. Entās reizes man jau tad bija tik daudz tās idejas, un tālāk es, protams, izmācījos, es esmu apgūsi apģērba modelētājs, konstruētājs profesiju. Un ļoti būtiski ir, kā apģērbs sēž uz katru no mums. Tas ir vienkārši mūsu trumpis, ja mēs to saprotam. Un tad, protams, es tālāk esmu ekonomists un paralēli strādāju administratīvo darbu, bet mana sirds bļauj pēc šī kreatīvisma, un šobrīd, jā, es vienkārši mācos sevi prezentēt, mācos sevi pasniegt. Vienkārši es vairs nevaru nosēdēt tur, kur es esmu, un es ceru, ka man pavērsies tās iespējas tiešām šajā sfērā, jo tas tik ļoti ir mans. Tu patiesībā ļoti var redzēt pēc profila arī. Viņš vienkārši, man liekas, tur kūsā no šīs enerģijas, cik daudz un dažādi un cik interesanti parādi.
Saki, lūdzu, kā ar tevi var sazināties, kā labāk ir ar tevi sazināties, un kas ir tas, ko vēl, tā kā saprotu, tu vari arī individuāli piedāvāt, saģērbt vai pakonsultēt, kas un kā piestāv, ja? Tad bija par pasākumiem runa arī, kad kaut kur uzaicināt. Patiesībā es pati plānoju tuvākā laikā tādas tā kā meistarklases, bet mans lauciņš man patīk nevis vienkārši, kad es rādu kaut kādas prezentācijas, bet man patīk vienkārši, kad es uz sitiena ar apģērbu es parādu. Vienkārši jau taustāmas lietas. Jo bildes mēs visas varam pastīties. Mums ļoti daudz ir skaistu sieviešu, bet mums nav neviens jāatdarina. Mēs esam viens unikāls un mums katram piestāvēs kas cits. Jā, es neesmu par to, ka ir jākopē, un es noteikti jūs nepārģērbšu par to, kā ģērbjos es. Par to, man liekas, ir tāds aizspriedums, ka sievietes domā, ai, nu šitā jau tūlīt man uztaisīs pēc sevis, bet nē. Nē, tas ir ļoti individuāli, un man ir ļoti tuvs tieši tas individuālais darbs. Protams, kad var būt kaut kādas nelielas grupas, bet šobrīd man ir komforti neliela grupa, jā, jo saprotiet, man ir vēl, kā teikt, jāpaceļ tas savs latiņš, lai es justos komfortabli lielā auditorijas priekšā. Super, paldies, tā mīša. Nu, ko, lai pa maziem solīšiem, lai iet tālāk uz priekšu, mīļie, droši iepazīstieties, apskatiet profilu, saznieties ar Dacīti pa tiešo, ja norzanējis. Tur ir kaut kas tāds, kas arī manai sirsniņai vienkārši, es, ka ieraudzies, domāju, vai dieniņa, jā, es Dacīti jau zinu citādākā bišķi sfērā, un te mums sanāca pa pilnīgi tāds, wow, pārsteigums, un kad tu sāki dalīties ar šo ārkārtīgi skaisti, paldies tev, ka tu to dari, un es domāju, tā drosme pieaugs arvien vairāk, un izkristalizēsies gan auditorija, gan vēl kur vairāk tas viss, nu, var sakot, bet tas, ko tu pateici, jā, kad gan tā pārliecība, gan tas skaistums vienkārši priekš sevis, priekš apkārtējās vidas, un tas, ka nevis tāpēc, lai kādam patiktu, bet patiesībā, lai sev primāri sev. Un ļoti sarezonēja ar manu tādu vērtību. Man arī patīk izvēlēties apģērbu, kas man atnes sajūtu reāli, kas vienkārši, no tāpēc, kad, jā, es ieraugu, es uzvelku un vēl super, un tad vienkārši tas viss kopā kombinējās, un man liekas, izstarot arī laukā vēl lielāku kaut ko tādu skaistumu, tā kā paldies tev par šo brīnišķīgo maģiju, un paskat tieši pirms sieviešu dienas, varbūt, kad arī kāds arī sajutis sev kādu vēsmu un vēlas iepriecināt, un ne tikai tagad, bet visu laiku, un jau arī pavasarī uzziedēt skaisti, nomainot ziemas jau krāsas un aksesuārus, jā, un kaut kamā drosmīgāk varbūt aiziet uz kādām jau krāsām, jā, jo parasti no krāsām baidās daļa, jā, tā kā es domāju, ka tu varētu būt arī tas cilvēks, kas iedrošinātu kaut ko paskatīties citādāku, ko varbūt līdz šim cilvēks arī varbūt neizvēlētos, bet patiesībā ļoti skaisti arī sakombinētos kopā. Tā kā paldies tev, mīļā. Paldies, kad esi. Jā. Paldies par laiku. Super. Tā nākošo es aicināšu Gunitu. Gunitiņu, lūdzu, tu esi nākošā. Pēc tam mums ir Diana, jā. Ja kāds jūt atkal arī gatavību runāt pēc Dienas, uzrakstiet čatiņā, lūdzu, jā, un tad mēs arī aiziet, lai mums tā raiti skaisti iet. Jā, lūdzu, Gunitiņu. Mīļš sveiciens visām. Es sajūtu tādu patīkamu satraukumu. Tāpēc, kad šobrīd top kaut kas jauns, priekš manis kaut kas jauns, un es neesmu par to daudz runājusi skaļi. Un es pilnīgi jūtu, kā tāds karstumiņš iet cauri visam ķermenim. Jā, tā mazliet svinīga pat sajūta, gribas teikt. Pastāstīt, jā, par šo, jo tā ir tēma, kas priekš manis ir ļoti, ļoti svarīga. Mēs jau šeit sākām runāt par sajūtu, bet apģērba sakarā, tad man ir par sajūtu mājās. Tā kā, manēji arī visi cilvēki zina, ka es esmu tāda mājasčība, tādā ziņā, ka man ir ļoti, ļoti svarīgi, kā tā sajūta, māju sajūta, lai viss ir skaisti, bet tā kā priekš manis skaisti, harmoniski, lai katra lieta ir savā vietā, lai man ir ērti un komfortabli. Jo no tā ir atkarīgs mans noskaņojums un manas darba spējas vistiešākajā veidā. Un to, kopš es to sapratu,
man palika daudz vieglāk dzīvot. Un tagad, kopš ienāca manā dzīvē, Vastu šastra, patiesībā es pat nezināju, kad kaut kas vēl spēj tā ietekmēt un mainīt. Jā, varbūt tām, kas nezin, kas ir Vastu šastra, tad tā ir māju zinātne, tā kā zinātne par māju, par mājām. Sākotnēji tas bija par to, kā harmoniski saskaņā ar dabu uzcelt ēkas. Un tagad jau arī ar tādu iekārtošanu līdz pat vissmalkākajai detaļai. Bet tas, kas man pašai personīgi patīk, ir tieši tas, ka tas ir saskaņā viss ar dabu, miedarbībā ar dabu, maksimāli izmantojot dabas elementus. Jā, un tagad man top projekts, kas saucās Vastu eksperiments. Un tas eksperiments pats par sevi paredz to, ka mēs veiksim kaut kādas darbības un vērosim sajūtas, pārmaiņas, un katrai tas būs kaut kas savs, kaut kas īpašs un individuāls. Un, jā, tā būs tāda ļoti praktiskā darbošanās grupas laukā. Jā, šeit mājaslapā man vēl nav pievienota informācija, jo tas viss šobrīd tiek apčubināts no visām pusēm, un pavisam drīz jau būs arī mājaslapā iekšā informācija, sīkāk, smalkāk. Tad būs arī datums, sākuma datums, kas patiesībā vairs nav tālu, aptuveni plus mīnus 2 nedēļas, plus mīnus 2 nedēļas, un tad mēs sākam. Principā būs tātad būs šie eksperimenti attiecīgi pa dažādām dzīves tēmām, dzīves sfērām, un varēs vērot ne tikai savas iekšējās sajūtas, bet arī to, kas notiek reāli dzīvē, kas mainās fiziski. Un tas būs tas viens lielais bloks, bet mums vēl būs papildus vēl daudz ļoti dažādas nodarbes un interesantas tēmas, un vispār šeit tik daudz informācijas būs vērtīgas, kuru varēs izmantot ne tikai tā kā šī kursa laikā, tie būs 2 mēneši, ja, bet šo informāciju varēs izmantot arī turpmāk. Jā. Tad es domāju, kaut kur man aizgāja viena doma. Paskatījos uz bildītēm un aizgāja doma. Jā, par tātad eksperimenti būs arī tāda interesanta un ļoti dziļa mājas enerģētiskā tīrīšana, kur man arī šķita, ka es taču zinu, kā tīrīt māju un arī enerģētisko tīrīšanu zinu, pati to veicu regulāri, bet šeit būs vēl tādas nianses, kuras, varbūt vēl no cita rakursa izceļ ārā un no citiem dziļumiem izceļ ārā un parāda, jo es vispār esmu ļoti skaidri ieraudzījusi un sapratusi to, cik ļoti māja mūs atspoguļo. Pat līdz tam, ka kāds ir mājas izkārtojums, mēbeļu izkārtojums, krāsu izvēle, detaļas, vispār pilnīgi katrai lietiņai, katrai niansē ir nozīme. Ir šī enerģētiskā nozīme un kāpēc tas ir mājās un ļoti, ļoti daudz ko parāda un izstāsta. Un šim mēs arī pieskarsimies. Šiem jautājumiem, un tāpēc praktiski, fiziski kaut ko mājās pamainot, tās pārmaiņas notiek iekšienē. Es pati vienkārši gāju vairākus mēnešus cauri šiem eksperimentiem, es zinu, ko tas nozīmē. Un jā, man vēl pavisam svaigi tas ir sajūtās, un patiesībā man tas vēl joprojām turpinās mazliet citādāk, bet tas visu laiku turpinās un notiek. Un jā,
kaut ko apzināti mainot, mēs varam izmainīt savās pārliecībās, savos uzskatos, programmās. Tā kā nevienmēr mums ir obligāti jāiet un jārok ar to lāpstu un jāmeklē, kur tas ir, bet bieži vien vienkārši veicot kaut kādas vienkāršas darbības, tā lietiņa vai viņa pati izlec, un mēs to ieraugam, vai tas ar mūsu apzinātu darbību sanāk tā kā nodzēšās. Un jā, pa šo laiku es sāku zinot to, cik ļoti man ir svarīga saikne ar māju. Tagad mana tā miedarbība un komunikācija ar māju ir izveidojusies tā kā ar otru mani, ar es ar sevi caur māju vēroju, izzinu un komunicēju. Principā komunicēju. Mazliet citādāk, ne tā kā tagad ar jums, bet un tomēr. Jā, šī tagad ir tā tēma, par kuras varētu ļoti daudz runāt, bet tā galvenā doma ir tāda, tātad būs vastu eksperimenti, kur mēs aktīvi darbosimies 2 mēnešus, un reāli mainīsim. Vienkārši reāli mainīsim lietas, izmantojot tātad abas pirmelementus. Jā, īsumā. Paldies tev, Vīļa, paldies. Jā, var tiešām sajust to sajūsmu un redzēt, ka tu esi praktizējusi un sajust to, ka tiešām tas būs tik ļoti interesanti, ļoti noderīgi, jo tāpēc, ka man jau tad eksperimenti arī sanāca, mēs jau apmainījāmies ar domu, un es vēl projām vēroju, bet ir tas izdarīts un ir jocīgi, bet jā, ir lietas tiešām notiek. Bet pēc tam mēs vēl privāti parunāsim par pēdējo. Klavieris ir aizgājis citur, bet tas stūris par pārsteigumu viņš atkal aizpildījās, kuru nevajadzēja aizpildīt, bet es tev vēlāk paziņošu privāti, bet cik tas dabiski notika, ka viņas bet pēc tam kaut kas činks tāpat iegāja vietā. Tas ir smieklīgi, bet jā, bet tas atkal liecina, kas notiek tiešām mūsu iekšpasaulē, bet kā arī lasot savu māju, mēs varam lasīt arī sevi un arī otrādi, un vispār tas būs ļoti noderīgi, es domāju, zināšanas uz mūžu viennozīmīgi, un ja esam gatavi atvērt savu apziņas lauku vēl arī šādā rakursā, un zinot to, ka sieviete vispār ir būtībā saistīta ar informatīvo lauku, tā jaudīgāk, un tad izmantot šo vēl kā instrumentu, lai palīdzētu lasīt informāciju par sevi, būtībā par savu realitāti, saviem tuviniekiem. Jā, tā kā paldies tev, ka tu esi uzdrošinājusies kaut ko tādu laist tālāk, un lai pildās grupiņas, un notiek eksperimenti, un mainās lietas, un sākas ārkārtīgi skaists cikls, vai ne? Tā kā jā, paldies, lai to gunitiņ, super, paldies tev. Jā, tātad no arī mājas harmonijas mēs svarīgas lietas aiziesim tūlīt. Saitiņā tu gribēji tā kā pati vienkārši nākamais cilvēciņš, vai tu gribēji papildināt Gunitu? Labi, tad es lieku nākamo. Ieva, tev vienkārši laiks, es zinu, jā? Jā, es došu Ievai, jo Ievai arī jau limitēts laiks tūlītās, tāpēc, lai mums nesanāk, ja Ieva bija rindēs, pēc tam, ja tu Sanitiņu vari, tad vēl paskatīsimies, jā? Ir, ka mums Diāniņa jāpieteicās nākošā, jā? Tad Ieva dodu vārdu tev, lūdzu. Paldies, es tagad mēģinu ieslēgt kameru telefonā. Pagaidām smuka bilde. Tā, pagaidi, es tūlīt atradīšu, kur telefonā. Pagaidi. Jā! Ir, yes! Sveikas, meitenes! Jūs esat visas super ēteriskas, emocionāls, un jūs dodat lielu pienesumu tieši mums kā sievietēm. Es iemetīšu šajā grupiņā drusku līdzsvaram kaut ko drusku citu. Tehniskās zināšanas, kas ir pilnībā pamatotas uz zinātni, uz ķīmisko elementu pārskatu, un pastāstīšu par ūdeni. Es darbojos ūdens enerģija.lv, tie ir ūdens filtri. Un visiem, kas kaut ko ražo, ēdamu, dzeramu, smaržojamu, noteikti ir jārēķinās ar to, ka
tajā tiek izmantots ūdens. Un skaidri zināms, ka labākā miestiņa pamatā visgaršīgākais alus ir atkarīgs no tā, cik tīrs ir viņa ūdens. Nu, un, protams, vēl tāda birokrātija, kā piemēram PVD, ik pēc 2 mēnešiem, ja? Un līdz ar to tad ir jārēķinās, ka, ja jūsu ražotne, piemēram, ir mājās, vai jums ir vesels ražotnes telpas, tad ūdensfiltrs ir tā lieta, kas jums ir jāuzstāda, lai jūsu produkts būtu gan kvalitatīvs, gan izturētu PVD noteikumus. Nu, un tā tad nereti ir tā, ka pat par tām lietām, kuras mēs ražojam mājās, vai taisam, vai izgatavojam, mēs pat neiedomājamies, ka tā kvalitāte pasliktina ūdens. Piemēram, ūdens no dziļurbuma, spices vai varbūt takas pirmajā brīdī varbūt šķiet tīrs, dzidrs, taču, ja jūs ieskatāties podā, vannās, izlietnēs, jums paliek tādi kā dzelteni nosēdumi. Citreiz, kā saka, vannā izskatās, ka kāds pat ir pačurājis, un tas ir pastāvējis kādu mēnesi. Savukārt dušas kabīnēs citiem atkal ir balti nosēdami vai uz krāna, un liekas tikai tīru un berzēju nevar nikt no tā vaļā. Un tie ir kaļķakmens nosēdumi. Savukārt sērūdeņu radis bieži vien, piemēram, ja trauku mašīnā vai vienkārši mazgāt trauku, jūs paņemat krūzi un jūtat, tur tā smaka nedaudz ir. Vai varbūt jūsu ūdens tā kā nedaudz pēc olām ož. Līdz ar to tad ir vēl daudz citi dažādi parametri, kas nosaka mūsu ūdens ķīmisko sastāvu, un tieši ar filtriem tas tiek arī mainīts. Viena lieta, kad mājās var dažādiem garstāvokļiem, dažādiem stiliem, gadiem mainīties iekārtojums, bet ūdensfiltrs būs tas, kas jums palīdzēs no lētā līdz dārgākajam podam saglabāt savu oriģinālu izskatu, tad nebojās šo te emāliju. Par ūdensfiltriem. Bieži vien mums jau saka to, ka no avota ir visdzidrākais un veselīgākais ūdens, tieši tāpatās kā no akas. Taču, un neviens nekad nav nomiris no tā. Nē, nu, protams, viņi ir pilni ar minerāliem, un minerāli ir sāļi, kas tad mums dod šo te lielisko gardo garšu. Mums garšo minerāli un sāļi, vai ne? Līdz ar to viņš arī šķiet viens no garšīgākajiem. Tādēļ mums Inese jau arī stāstīja, ka viņai patīk ūdens somaljē, un viņš lieliski stāsta par šiem sāļiem un dažādajiem ūdeņiem, kas nāk no dažādiem avotiem, kam ir daudz dažādas garšas, un ja mēs iedziļinamies, pat tiešām arī mūsu ūdeņi Latvijā ir ar daudz dažādām garšām. Tikai tādēļ, kad atšķirās to dažādu minerālu sastāvs. Un, ja godīgi, tas dziļurbums, ko mēs ņemam, tāds īsts kārtīgs minerālu ūdens vien skaitās. Un kā tad liekas, ko tad mēs to savu Latvijas bagātību, jo ūdens ir Latvijas bagātība, tas, nu, teiksim, rupji sakot, izraktenis. Un mēs tad ņemsim viņu un filtrēsim. No vienas puses taisnība, dzels ir vajadzīgs mūsu organismā, kalciju mēs dzeram kaļķītes, lai būtu, bet mēs jau viņu tādā tiešā veidā negraužam, vai ne? Līdz ar to, protams, ka tas, kas ir vajadzīgs ķermenim, tas mums dabīgā veidā vai, piemēram, ar kaut kādiem palīgi elementiem uzņemās, taču tīrā veidā brūnu ūdeni ar dzelzi dzert, nu tas mums veselību neuzlabos. Bet, nu runājot par ūdens filtriem, tā ir tā nozara, kuras pārstāv vairāk kā 10 gadus, un tad mājasaimniecībās, tad, kad ir ūdens ienākošais, tad, protams, ir mehāniskais filtrs. Citiem arī tāds filtrs tiek uzstādīts, piemēram, pirmsveļas mašīnas, un tad jūs redzat, ka tā spolīte ātri paliek brūna. Un tad jūs viņu mainat, citreiz vienreiz mēnesī, citreiz ik pēc pusgada. Un kas ir mehāniskais? Noņem šos mehāniskos nosēdumus, tādus lielus. Taču ūdens sastāvs pēc viņa jau nemainās pēc būtības. Tālāk jau visi tie dzels gabaliņi, kaļķis un sērūdeņi rada sulfītu un vispārējais jau pārvietojās tālāk. Un nokļūst gan pie veļas mašīnas, gan pie trauku mašīnas, kas laika gaitā uzkrāja nosēdumus. Un, piemēram, ja jums ir mājai siltās grīdas, tad tie nosēdumi tur uzkrājās un pēc 10 gadiem siltās grīdas caurules ir aizpildīts un vienkārši jums viņas vairāk nesilda. Nu, un lai to tad pēc mehāniskā ūdens filtra uzstāda lielo zilo ūdens filtru, un tad ir ūdensenerģija.lv, kur ir tātad galerija, kur ir, vai arī e-veikals, kur var paskatīties, kādi viņi izskatās. Cik lielu vajag ūdens filtru? Tas ir atkarīgs no patēriņa ūdens. Nu, piemēram, 2 pensionāriem mazā mājiņā būs ļoti maziņš patēriņš, ļoti maz izmantos veļas mašīnu, viņam būs mazāk izmēra un lētāks ūdens filtrs. Bet, piemēram, mēs mājās esam 2 pieaugušie, 3 bērni un uzņemam ciemiņus, mums ūdens
patēriņš liels, veļu mazgājam daudz un bieži, mums viņš vajadzīgs attiecīgi lielāks. Bet nevienmēr izmēram ir nozīme. Svarīgs ir galvenais ir ūdens analīzes. Un pats pirmais, tātad tas ir mazs ieguldījums pirms liela tēriņa. Ūdens analīzes, kā kurā vietā, rēķināties ap 50 eiro līdz 20 parametriem. Jums vajag nevis 5, bet izmantojiet pēc iespējas vairāk parametrus, tātad 20 parametri aptuveni. Lai jūs pateiktu, kāds ir ūdens sastāvs, samaksāsiet 50 eiro, un tad jūs varēsiet noskaidrot, cik jums izmaksātu ūdens filtrs pēc jūsu ūdens sastāva. Citam būtu vajadzīgs tikai mīkstinātājs, kas noņem kaļķi, noņem ūdens cietumu. Citam būs vajadzīgs atdzelžotājs, jo ir daudz dzels un kaļķis, piemēram, nav vispār. Un tad parunāsim vēl par vēl vienu ūdens filtru, kas saucās zem izlietnes. Un tā saucās osmoze. Tas nodrošina tīru ūdeni, kas ir attīrīts no visiem minerāliem. Nereti viņu salīdzina ar destilētu ūdeni, taču tā gluži nav. Destilēts jau ir medicīnisks termins. Osmoze, dzeramais filtrs, tas, kas ir zem izlietnes, padara ūdeni patiešām tukšu, tāpēc nereti ir daudz dažādas kompānijas, kas piedāvā šādu ūdeni mineralizēt, piebarot dažādas pulverīšus klāt, lai atkal atgūtu šos minerālus, no kuriem it kā lielais filtrs attīra. Un osmozētais ļoti labs ir, piemēram, gatavošanai, vai kad ir bērns mazs mājās, bet viņš nepalīdzēs jums visā mājā attīrīt ūdeni, tikai dzeramo, bet dzeramais paliek tukšs. Ar lielo filtru ūdens tiek sagatavots tas, kas ir visai mājai, tā, lai viņš ir dzeršanai nekaitīgs. Pareizāk sakot, attīrīts un labs arī tehnikai. Nu, lūk, mans galvenais message jums saputroja noteikti lielu galvu, bet mēģināju pieminēt 3 filtru veidus, kas ir parasti mājā. Mehāniskais, tas, kuram mēs redzam spolīti, lielais zilais, kas padod attīru ūdeni visai mājai, un tas zem izlietnes. Nu, lūk, bet galvenais mans message ir tāds, ka tad, kad jūs saskaraties ar ražošanu vai varbūt vienkārši mājā, privāti mājā, tad izmantojiet iespēju pakonsultējieties pie manis. Ūdens enerģija. Inese var arī droši ierakstīt man telefonu numuru, kas ir 22 444 321. Jūs varat man WhatsAppiņā uzrakstīt. Varbūt jums jau ir ūdens analīzes. Varbūt, jā, paldies, Ines, varbūt jums vajag viņus uztaisīt, jo, kā jau es minēju, labāk samaksāt tos 40-50 eiro un uzzināt, kāda ir vajadzīgi lielāki ieguldījumi. Jo, nu, filtrs, es teikšu tā, rēķināties ar štuku, ja vajadzēs mazāk, super ietaupīsiet, ja būs baigi sliktās analīzes, nu, būs jāpiemet. Nu, tā. Bet katrā ziņā mazs ieguldījums pirms iztērēt lielas summas un nevienmēr vienkārši aiziet uz depo, nopirkt gatavo risinājumu, nu, kas ir universālais. Nevienmēr jums nesīs gaidīto, bet labāk izmantojiet iespēju pakonsultēties. Es jums pastāstīšu, kāds filtrs būtu jums derīgs. Vienīgās iezīmes, tad, kad jums ir centralizētā ūdens piegāde, piemēram, Rīgas un dzīvoklis, individuāli ūdens filtrus parasti neuzstāda. Tad izmanto šo te zem izlietnes, jo Rīgas ūdens, kas ir centralizētais ūdens, viņš jau ir filtrēts caur tiem lielajiem zilajiem filtriem, vai tātad Rīgai, tad tās ir liels attīrīšanas mājas. Tātad viņš jau ir padarīts dzeršanai nekaitīgs ūdens. Tātad jūsu krāna ūdens, kas ir jau pilsētā vai ciemā attīrīts, ir dzerams no krāna. Tā kā, ja jums saka mīts, ka nav dzerams no krāna, individuāli, protams, veca māja, veca cauruļvadu sistēma, nu, tad pastāv iespēja, ka šis ūdens vienkārši ir ar daudz nosēdumiem. Bet krāna ūdens, kas ir filtrēts, viņš ir dzerams Latvijā. Nu, tādā ziņā grauju mītu. Tiešām to, ko mēģina šobrīd diezgan aktīvi arī reklamēt, krāna ūdens tiešām ir dzerams. Neviens vēl nav nogalināts, nav nomiris. Nu, tā. Tā kā, lūk, mīļās meitenes, izmantojiet iespēju, esmu šeit, lai piedāvātu iespēju pakonsultēties, nu tālāk jau jūs varēsiet saprast par to, kāds ir jūsu ūdentiņš. Pie manis ūdeni neierunā, nepūšļo, mēs runājam reāli par ķīmiju. Bet, ja kāds domā, vai tas ir ķīmisks ūdens filtri, nav ķīmiski, viņiem ir dabīgs sastāvs. Viņi sastāv no dažādu zemes kārtas slāņu, kas ir atbilstoši, tiek sakārtots atbilstoši ķīmiskā ūdens pārskatam. Viena viela reaģē ar citu vielu un tad rada sevī nogulsnes, ko filtrs pēc tam naktī reģenerē un notek caurulē tos netīrumus naktīs aizved prom. Tas tā īsumā.
Varbūt jau ir kāds jautājums. Super, jau tev viņš paldies par tiešām skaistu strukturētu izklāstu. Un kā jau es pirms dienas laikā, kā tu notrāpīji manu tēmu, jo es tikko būtībā rudenī izgāju, nodevām no spicas analīzes, jā, un uzlikām tos mehāniskos filtrus 2 objektiem, jā, kas mums bija vajadzīgi. Un tad vienkārši apstājamies tālāk, jo, informācija bija šitā, kad beigās, pagaidiet, neko nesaprotu, viens saka to. Bet tu ļoti skaisti arī pieminēji, un īstenībā arī caur tavu stāstījumu sajūtu to aicinājumu iedziļināties, nemest to malā, bet vienkārši iedziļinieties tas, kas notiek jums tur mājās. Var sakot, vienkārši saprotiet, kāpēc ir tā nogulst, no kurienes viņi rodās, vienkārši izpratni bišķi par to, ja. Mums vienkārši nav par to izpratni, mums liekas, tur kaut kas mistisks notiek, bet ir jāsaprot, jā, un kad ne jau tikai viens no kurienes avota, no kurienes nāk tas ūdens, bet arī tieši tā, kā tu minēji par caurelēm un visu pārējo, tas viss ir saistīts. Jā, protams, tā ir tāda fundamentāla lieta, un kas ir, teiksim, kaut kādos būvniecības posmos, kā šobrīd es pati esmu, man tas ir aktuāli, un es tam iedziļinos. Un sapratu, cik vērtīgi īstenībā, tad es saprotu, kāpēc arī privāta mājā, no kuras ģimenes es esmu nākusi, arī tur ir bijis tā, kā ir bijis, un man ir skaidrs, es zinu, kā tur caurules mājās. Tā kā man kaut kā filma salikās uzreiz, tāpēc tas tā ir, jā. Jā, jo to jau skolā tā, gan jau, ka māca, bet specifiski izvēlies virziens, bet tam mums jābūt gan finansistiem, mediķiem, ūdens pazinējiem, baigi daudz. Jā, būs. Tāpēc prieks par šādiem ekspertiem, savas nozares speciālistiem, kas ļoti labi pārzina savu lietu, un es tiešām iesaku iedziļināties, un jā, esmu šādu iekārtu redzējis savas māsas mājā, jo viņi arī pabeidz būvniecību pagājušajā gadā, tieši šādi, tie bundulīši zilie, un tas vēl kur tas sāls laikam, un tas, vēl cikot, viņš tur ir, un es tā skatījos, ka viņš šitādi arī vajag, vai ko viņš dara, jā, es tā sāku iedziļināties, tā kā, jā, esmu redzējusi procesā, un sāku interesēties viennozīmīgi, iesaku, ja ir kādi jautājumi, tāpēc, jā, sazināties ar Ievu, es domāju, ļoti, ļoti profesionāli izklāstīju daudz ko, ja? Tā kā te varēs uzdot savus interesējušos jautājumus, un paldies, ka tu šodien tā uzrakstīji tieši, ka hopā, pilnīgi tā sanāca uz šo vakaru, tā kā paldies tev, Mīši, jā, un noteikti kāds sazināsies, un es tā skaitā, tā kā paldies tev, jauka vakaru. Super, uz saziņu, lai jums viss izdodas. Paldies. Tā, lai būtu godīgi, tomēr es laidīšu Diānu pie vārda. Labi, viņa tomēr pieteicās, un Sanitiņa, ja tu vēl vari, tad uzreiz pēc Diānas lec iekšā. Ja? Aiziet, Diāniņa, lūdzu. Es nevilkšu garumā, es uzreiz pastāstīšu, kas ir tas, ko es šodien piedāvāju. Es esmu sapratusi, ka pavasaris nāk ar putniņiem un ar visu, un gribās to pavasari arī sirsniņā, un nav nekā labāka kā atpūta, lai iegūtu pavasari sevi sajūtās un apkārt. Tāpēc es aicinu dāmas uz pasākumu, kurš arī būs marta beigās. Tas ir tāds vietējais retrīts, respektīvi nav jābrauc kaut kur tālumā, nav jābrauc kaut kur uz ārzemēm, bet var atpūsties tepat Latvijā. Vienīgais pati nosauc par retrītu, bet īstenībā tā kā neplānoju taisīt to kā retrītu, bet tādu pavisam cilvēcīgu pasākumu, bez kaut kādām dziļajām praksēm, bez kaut kādām transformācijām, kas ir, tur apzinātā iešana dziļumā, jo īstenībā transformācijas notiek ļoti labi pieredzot jaunas lietas, sajūtot, un man gribās iedot to sajūtu, kad paskat, kā var. Paskat, kā var būt kopā, kā var atpūsties, kā var darīt kaut kādas lietas kopā, un es gribu uztaisīt tādus svētkus. Jā, šis profils man ir burtiski vakar tapis, jo es sapratu, ka man gribās drucīt atdalīt savu privāto no pasākumu formāta, un man gribās tos pasākumus taisīt tādus, kuri iedot piepildījumu sajūtu, ka tu esi mājās, ka tu esi pie sevis, ka tu tā kā iečikojies savās sajūtās, savās emocijās ārpus mājas, ārpus ierastās vides, lai, tā kā ieiet kaut kādā jaunā svaigā enerģijā. Burtiski pati biju nedēļas nogalē tagad projām no mājām un sapratu, cik gan tas ir zelta vērtē. Jo, lai cik mūsu mājas būtu mīļas un cik būtu forši un labi iekārtotas, tomēr mūsu psihei un arī emocionālajai labsajūtai ir vajadzīgs tā kā vides maiņa periodiski, gan no bērniem, gan no tuviniekiem, gan no pašām tām sienām, kas mums ir apkārt. Tāpēc, jā, pasākums plānojās Lilastē, netālu no jūras, kas ir tāds pastaigas gājiens, un es plānoju arī taisīt to sestdienā, svētdienā. Sanāk, sestdien mēs atbraucam, iepazīstamies, ir pusdienas, tad mēs dodamies pastaigā uz jūru, jo tur tiešām skaisti arī tā Lilastes pludmale un viss caur mežiņu uz jūru.
Un tad mēs nākam atpakaļ, tad mums ir kaut kāda padarbošanās, respektīvi, tāds ļoti viegls formāts, kur mēs parunājamies, padraudzējamies, varbūt kāds vienkārši numuriņā klusumā pasēž. Vakariņas, tad būs masāžas pieejamas un pirtiņa, kas arī ir tāds brīvs formāts. Gribās to nedēļas noglu uztaisīt tādu all-inclusive sev pašai, bez kaut kādiem ierobežojumiem, bez kaut kādām gaidām, ekspektācijām, mega dziļajām praksēm, vienkārši tā kā cilvēcīgi atpūsties un draudzēties un iepazīties arī ar citām sievietēm. Jo arvien biežāk dzirdu apkārt kopējā laukā, kad man jau gribās atpūsties, bet nav jau ar ko. Vai man jau gribās atpūsties, bet, nezinu, tur tas baigi dārgi maksā, jo jābrauc tur kaut kur uz ārzemēm vai vēl kaut ko. Un tad ir tāds, kāpēc neorganizēt un netaisīt Latvijā tādus foršus braucienus, kuri neaizņem tev nedēļu vairāk, bet 2 dienas, kas ir tu aizbrauc, restartējies, atbrauc mājās, atkal priecīga mamma, priecīga sieva, un viss notiek tālāk. Un es arī sapratu to, ka es šo taisīšu uz patstāvīgas bāzes, es gribu reizi mēnesī pati sev savai mentālajai veselībai un arī citām sievietēm piedāvāt to, kā to rutīnu, ka tā ir iespēja visu laiku aizbraukt reizi mēnesī atpūsties, jo mēs jau rūpējamies par bērniem, par vīru, visus tur apčubinam, aizvedam uz pulciņiem, palīdzam un visu kaut ko tādu. Un laiku sev reāli ir jāplāno, jo citādāk nesanāk tajā ikdienā. Es esmu atklāta pēc sevi, man reāli nesanāk, lai arī man nav pilnas slodzes darba, bet izrauties prom ir izaicinoši. Tāpēc, aicinu jūs ja kādai atsaucās un interesē un liekas, hei, šis ir tas, ko man tādu prasās un ķermenis atsaucās, tad droši rakstiet, es tad pastāstīšu arī sīkāk, smalkāk, kas tad tur būs. Bet man gribās tādus svētkus ar 3 kārtu vakariņām, ar tādu skaistu visu to padarīšanu, lai mēs varam tā sevi palutināt, pačabināt un tā sajusties kā karalienes un braukt mājās. Super, Diāna, vienkārši, fantastiski atkal doma, ideja un ielaist kaut ko tādu, paņemt sev tādu time-outiņu, vai ne? Un skaistā vietā. Un atkal zinot, kā tu to visu organizē, tas vienmēr ir tik mīļi un mājīgi, un es esmu pati lieciniece vienam pasākumam tādam spontānam, kur mēs ar Diānas dzimšanas dienu nosvinējām, nezinot viņu, vienkārši saicinu pilnu baru ar gan zināmām, gan nezināmām sievietēm, un var uztaisīt kolosālu pasākumu nedēļas nogalē. Tā kā es tiešām iesaku, un ja rezonē, vienkārši neuzdodat jautājumus, liekus varbūt, ko, kas, kur, šito nevajag slēdzat prāt ārā. Ir rezonance, vienkārši aiziet, lecat iekšā, jūs kaut ko tādu pieredzēsiet. Es arī dabūju gan kontaktus, gan cilvēkus, gan iespējas, gan sajūtas uz vienkārši tādu ilgstošu laiku. Tā kā paldies tev, ka tu to tā arī turpini darīt, un tiešām, meitenes, ja rezonē, aiziet. Rakstiet Diānai un lai top. Paldies tev, mīļā. Super. Jā. Sanitiņ. Juhu, lec iekšā. Juhu. Tā, uzreiz vērsim pierāgiem. Bija tāds nopietns pārdomu laiks, tad nāca riktīgs darbs ar sevīm. Un ļoti pieprasījums šobrīd ir tieši par muguras veselību. Ilgi brieda šis ir nobriedis. Un vajadzēja iefilmēt tikai reklāmājumās video, un aizgāja, vai iefilmēšu vēl, pēkšņi mākoņi pašķīrās, fantastisks pavasars, saules spīd, skati tur vienkārši fantastiski. Man tāda enerģija pavērās, un es filmēju vēl. Un šobrīd tātad top jaunais projektiņš, challenge, viss tikai muguras veselībai. Informācija, es domāju, ir diezgan daudz. Informācija jau tāpat tās ir daudz visu, ko es dalos. Ir viss par vingrošanu, viss veselībai. Tad šis būs konkrēti muguras veselībai. Muguriņu mēs bieži vien ļoti nodaram sev pāri dēļ tā, kad no rītiem nesākam savu dienu, nesagatavojam savu muguru. Mēs lecam ārā no gultas un, diemžēl, tad ir tā, kā ir tā muguriņa. Viņai ir tas pamats mūsu dienai, kā mūsu nest savu dienu.
Un, tas ir ļoti svarīgi, kā mēs ceļamies no rīta, tā mēs sevi nesīsim. Un tieši tas pats ir arī uz nakti. Mēs savu muguriņu pirms nakts miera izstaipām, izkustinām, atbrīvojam. Tur ir ne tikai muguriņa, tur ir visa korsetīte, tur visas formas nāk komplektā. Un tie, kas vēl nezina, daudz jau zina manu storiju, tie, kas vēl nezina, tātad es esmu nometusi 50 kilogramus, man ir 48 gadi, man ir 3 bērni, un biju tieši ar šīm te muguras problēmām 9 gadus, burtiski uz gultas. Brīžiem varēju pārvietoties, brīžiem nevarēju pārvietoties, es nevarēju sēdēt, es nevarēju bērniem izbraukt izbraukumos. Man bija tā, ka jānolaiž tie mašīnas beņķi, kurus bagāžnieku, kur ir tāda viena daļa, lai es varu tā kā guļus braukt ar bērniem, lai es tiktu pie dabas kaut kur izbraukumā. Vai arī nešas man nes uz slimnīcu, bija tā, ka, burtiski atteicās kājas. Un neskatoties uz visu svaru un visām diska trūcēm un visu, man ir izdevies savest savu veselību kārtībā, un tādēļ dalos arī ar daudziem citiem cilvēkiem, arī daudziem jau šobrīd ir brīnišķīgi rezultāti. Tad tie cilvēki, kas vispār nevarēja iedomāties, ka viņi varētu vingrot ar šo te brīvo pieeju, to, kad var atrast jebkuram cilvēkam savus paņēmienus, kā viņš to var uzsākt vingrot. Ar šo te pieeju daudz cilvēku sākuši vingrot, un notiek brīnišķīgas lietas, kas man ļoti, ļoti, ļoti sirsnīgi silda. Tā silda sirsnīgi. Un dalos tādēļ visiem cilvēkiem, lai būtu veselība. Šobrīd veidoju šo te challenge speciāli muguras veselībai, jo tas mums ir ļoti, ļoti svarīgi un aktuāli. Un šīs te mazās niansītes, kā mēs vienkārši 15 līdz 30 minūtītēm. Visi grib tos īsos video. Līdz ar to es veidoju šos te īsākus video, lai tas būtu komfortabli pieejams ikatram. Un šobrīd, top šis projektiņš. Nākošie challenge top arī vienlaicīgi diezgan nopietni. Tas būs tā kā 30 dienas pašu pamatu, kas vispār nevar saņemties vingrot, jo tad mēs mainām tos laikus un nenāk tā fiziskā forma dēļ tā, ka mēs to nesākam no rīta iekustināt to limfu. Informācijas ir ļoti daudz, šobrīd neizplūdīšu, kāpēc. Tad ir tās 30 dienas iemācīties šo te pašu pamatiņu. Nākamās 30 dienas mēs paplašinamies, uzzinām vairāk, kas un kā mūsu organismā strādā, kāpēc, un tad vēl 30 dienas nostabilizēt. Tas ir tā, lai būtu stabili, lai ik katrs cilvēks to varētu darīt sev ērtā laikā mājās, lai viņš būtu neatkarīgs ne no vieniem treneriem, ne nekā, lai viņam būtu stabils pamats visam mūžam. Līdz ar to tas būs arī tāds ļoti nopietnis projekts. Challenge veidā 30, 60, 90, 369, sauc kā gribi. Tas arī šobrīd ir procesā. Un, protams, vēl šobrīd ir procesā. Daudzi cilvēki jau uzprasījās, bija tā kā privātais retrīts un sāk uzprasīties arī uz retrītiem Sicīlijā, atbraukt pie manis personīgi, pabūt šajās brīnišķīgajās enerģijās un sajūtās. Tas top uz oktobri. Pagaidām precīzi nevar teikt vairāk, tas šobrīd top, ja kādam tomēr ir domā atbraukt uz Sicīliju, ir laiks vēl padomāt. Tā kā šobrīd ir šie te brīnišķīgie projektiņi top. To gribēju padalīties. Paldies, lai visiem burvīga veselība, lai burvīga enerģija. Tas ir pats fantastiskākais, kas mums ir dots, mūsu enerģija, un mēs ar savu ķermeni rādām šo brīnišķīgo enerģiju katru rītu ceļoties. Paldies, man mīļo ķermeni, paldies jaunā diena, paldies par šo brīnišķīgo sākumu. Mēs iekustinām savu dienu un ar šo brīnišķīgo enerģiju ejam savas dienas gaitās. Un vakarā pateicamies par katru kustību, par katru brīnišķīgo mirkli, ko mēs esam veikuši, un atkal pastrādājam ar savu ķermeni
Un tas ir tik brīnišķīgs process, kā restartēties atkal jauniem sākumiem, jauniem panākumiem. Tagad no sirds novēlu visiem brīnišķīgus panākumus. Paldies! Paldies, Sanitiņā, par tā foršu enerģiju. Vienkārši jau gribas kustēties. Jā, es jau pilnīgi jūtu, ka pilnīgi būs kaut kas ārkārtīgi kārtējo reizi jautīgi. Datums tev vēl nav zināms, bet... Vēl nav, tāpēc, ka šodien es Jā. safilmēju, es filmēšu, vēl būs vairāk Ok. video, ne tikai viens, kā parasti man bija challenge. Jā. Šoreiz es likšu vairākus video, lai cilvēkiem ir iespējas, jo mēs katrs esam diezgan dažādi. Jā, Tā kā datumu konkretizēsim, iespēja sazināties ir privāti. Var sekot līdz informācijai gan Facebookā, gan Instagramā, gan TikTokā, gan YouTubā. Arī YouTubā šobrīd lieku ļoti daudz video un ļoti daudz arī publiski lieku video. Vairs neslēpju to informāciju tik daudz. Protams, privātajā Telegram grupā tur ir ļoti plaša informācija. Publiskajos failos ir tikai paši fakti, kā tādi, teiksim, uzsvērts niansītas pats galvenais. Un, protams, ir iespēja pieteikties arī privātajām nodarbībām, jo katram cilvēkam tas ķermenis var atšķirties un izstrādāt šīs te privātās niansītas, lai izprastu sevi labāk. Un uzreiz jau ievirzītu pareizajās sliedēs. Tev to tomēr to potīti turēt tā. Tad tas pleciņš ar potīti pa diagonāli. Līdz ar to ir vieglāk uzreiz skaidrāk, kā ar sevīm strādāt, darboties, iekonomēsim laiku. Man, jums visiem un katram līdz ar to, lai harmoniski top. paldies, mīļā. Jā, tā kā tiešām iesaku izskatiet cauri Sanitas profilu un, ja ir aktualitātes, sazinieties, jo pamatiņi viņi ir jāsakārto, sakārtosim pamatiņus, būs tālāk, atkal jūs redzēsiet uzlabojumus, saku to no personīgās pieredzes. Esmu izgājusi pirmajam challengeam kopā ar, pašā pirmajam kopā ar Sanitu un vēl visu, ko viņi dod bonusā šobrīd arī savā bagātākajā grupā. Un, tik tiešām, tā, kad ienāk kustība un dzīvība iekšā ķermenī, man tik daudz kas mainās un joprojām mainās un mainīsies. Tas nav tā, ka mēs hopsiņā izdarām kaut kādu ciklu, izejam un viss. Nē, ķermenis tā ir katru dienu, tāpat tās, kā mēs dzeram ūdeni, mēs ejam uz stolti, mēs ēdam, kustībai jābūt katru dienu. Un tā, ka mēs nokļūstam līdz brīdim, ka mēs dzirdam, kā ķermenis mums sāk runāt, hei, pacelt tagad rokas šādi, pakustini gurnus šādi, uztais atkal tos izklapierus, un domāju, kurienes tāda informācija nāk, kāpēc tā, un ka ķermenis ar tevi sāk runāt, es saku, tas ir kolosāli, es to sāku šobrīd lēnām pieredzēt, tas maģiski, kas notiek, vai kad ir kaut kāds stresiņš, vai kaut kāds nervu spriedzi, ķermenis saka, hei, izdara tagad šito, tāpēc, kad bāze ir ielikta, atmiņā, šūnās ir bāze, un viņa sāk komunicēt ar tavu ķermeni, tas ir maģiski, mīļie, tas ir tik maģiski, kad tu neapjūts, bet tavs ķermenis paga miers, mēs zinām, kas jādara, ja mums ir bāze priekšā. Un tas ir tas, ko Sanita ir iedevusi fantastiski, mīļi, maigi, disciplīnu uztaisot par kaut ko vienkārši, kaut ko vienkārši leciet iekšā, jo no šīs saules, no šīs Itālijas saules jūs saņemsiet, es nezinu, vienkārši daudz un dikti vērtīgas lietas, ko ikdienā pieredzēt, praktizēt un justies priecīgiem par to, ka jums ir ķermenis, jūs varat kustēties. Vienkārši super. Paldies tev, mīļā. Paldies. Lai top. Tā. Tik jaudīgi skaistas tēmas visas un pa veselību, pa skaistumu, par mirdzumiem. Tā, Vitiņā, dodu vārdu tev, mīļā. Tev arī kaut kas skaists top. Tūlīt un pat. Jā, sveiciens. Skaists man top. Jā, sieviešu diena, man liekas, vispār tāds mēs par sievietēm, ap sievietēm, to skaisto māju ir sievietes. Tā kā, mēs esam pelnījušas būt centrā. Un 2 dienas šajā nedēļā, piekdienā un svētdienā, mums notiks tāds ētrisko eļļu pasākums, bet nevis tikai tāda plika informācija, bet tāds sievišķīgā iedziļināšanās sevi un tāda pabūšana ar sevi. Un tam visam paralēli, protams, arī būs ētriskās eļļas, kvalitatīvas ētriskās eļļas. Un es vispār biju uztraukusies pirms tā runāt. Bet, jā, es pareiķināju, ka es esmu ar ētriskajām eļļām kopā pilnus 5 gadus martā. Un aiziet 6. gads.
Un, ko tās eļas ar mani ir pagūšas izdarīt, tas ir kaut kas, kaut kas tāds ļoti, ļoti transformējošs pie procesa man ir bijuši, un kāda es esmu bijusi pirms, un kāda es esmu tagad. Protams, tās nav tikai eļas. Tas ir ļoti daudz, kas kopā tāds kompleksiņā, bet jā, šajā piekdienā es pat tā kā strādāju bibliotēkā, tad man ir tā privilēģija un tā iespēja uzrīkot pasākumu arī tur un uzaicināt ne tikai tādus cilvēkus, kas jau kaut ko zina vai zina mani, bet arī cilvēki, kam vispār interesē, jo es esmu sapratusi, ka cilvēkiem interesē ļoti sievietēm šī eļu tēma. Vienkārši ir, trūkst informācijas, man šķiet. Trūkst informācijas, trūkst cilvēku, kas padalās. Mēs jau latvieši tādi esam, mēs sēžam savā tai burbulī, ko es šodien sadzirdēju, to izkāpšanu no burbuļa ar to akācijas kārti. Un mēs sēžam savā burbulī, un mums liekas, ko es, man taču tāpatās, citi taču tur varbūt vairāk vai kā, bet, lai izkāpt no tā burbuļa, man ir bijuši vajadzīgi, laikam, šie 5 gadi, un es jūtu, ka šobrīd es esmu gatava dalīties, jo informācijas man ir, patiešām pat 5 gadiem man ir ļoti daudz, bet es neesmu bijusi tā gatava dalīties, tāpēc, Inesīt, paldies tev par to, par šo te iedrošinājumu un par šiem, atbalstu. Un tātad piekdiena mums ir bibliotēkā, tur es plānoju tā kā uz 2 stundām ar aroma kārtīm, kuras man te vēl tagad tikai kartītēm, kartītes. Tur arī parādīšu, kā mums. Man vēl viņas gan nav izgrieztas, bet tāds. Tur ir katrai kartītē visu afirmācija un arī eļiņa, kura eļiņa der, lai to afirmāciju tā kā stiprinātu, lai pastiprinātu to visu efektu vēl, un lietojot to jau tā kā ilgāk, tad tas būs efekts, tāds labs efekts. Lūk, bet pie tā man vēl ir laiciņš bišķi pastrādāt, lai nākotnē man plāni ir vēl lielāki, bet jā, tātad tas mums būs piekdienā, un sestdienā tad mums ir tāda smaržu meistarklasīte. Ar tādiem pašiem pamatiņiem, ar 3 šīm te notīm saliksim kopā arī tieši 8. mārts, tieši tas sievišķīgums un tā kā, tādi jauki 2 pasākumi. Un, ja viss notiks pēc mana prāta un pēc manas vēlēšanās un pēc manas sajūtas, tad es ļoti labprāt šādus te pasākumus gribu redzēt arī, ko es pati tā kā arī veidoju nākotnē. Darbā es jau runāju arī par to, ka mēs varētu pat katru mēnesi kaut ko tādu, jo tās eļas ir tik ļoti, ļoti plaša tēma, ka mēs varam, tur, gads būs pa īsu, lai katru mēnesi kaut kam veltītu tai pašai elpceļu veselībai, jo, protams, ka eļas neārstē. Tas nav medikaments, bet atbalstu mums sniedz pamatīgi. Un arī tagad ir, es nezinu, kas staigā, kas cirkulē mums riņķī apkārt, bet mums Limbažos tiešām ļoti, ļoti, ļoti daudz slimo. Tad es ar savām eļiņām staigāju pa kabinetiem un salvetītes uzpilinu virsū, un vakar es to darīju, un šodien es saku, ka, varbūt jums arī, jā, lūdzu, nāc, un ka visiem jābūt uz strīpas tie, kas vēl ir palikuši veseli. Un tā kā, jā, tā mēs daram, tā mēs darbojamies, un es domāju, ka nākotnē mums būs vēl tādi pasākumi par dažādām tēmām, tiešām ar eļļām saistībā. Tā. Paldies, tev, Vitiņa, paldies, ka tu atradi laiku un paskat, cik skaisti, brīnišķīgi, nozīmīgi pasākumi. Arī es esmu bijusi Limbažos pie Vitiņas ciemos un biblioteka. Viņiem fantastiska biblioteka, vai dieni, cik viņiem skaista biblioteka. Es vienkārši kaut kur esmu bijusi, bet tādā biblioteka man bija tāds, wow, tiešām. Tā kā ļoti skaista, brīnišķīga vieta, un starp citu mēs ar Vitu arī tiksimies, un viņa būs klātesoša, mums ir 28. martā Jūrmalā, un tur bija arī Lienīta pieminēta arī, ka viņa arī būs, tā kā abas meitenes noteikti būs, un tur arī satiksiet, kaut ko rādīs, darīs, neteiksim, ko vēl, tā kā ieintriģēsim, tā kā, ja vēlties, ja netiekat uz Limbažiem gadījumā, tad atbrauciet uz Jūrmalu un iepazīsieties tuvāk, jo par tām pašām jau veļām iet runa, par tām pašām jau ir.
Jā, mēs vienkārši esam tādas daudz ēteriskās ģimenītes pa visu Latviju izkliedējušies, un kas vienkārši sajutījuši sirdī šo misiju nest caur savu prizmu un redzējumu vēl tālāk. Jā, tā kā šī būs tāda iesildīšanās, arī, kur jau Vitiņa iesildīs auditoriju Vidzemē. Un tad aiziet uz Jūrmalu, un pēc tam vēl tālāk vasarā mums ir festivāli apkārt, turp šurp, tur mēs citās reizēs arī padalīsimies, un datumi mums jau ir zināmi, kur brauksim, rādīsim, un masāžas, un vēl, un dieniņi, tur būs ļoti skaisti, tā kā paldies tev, mīļā, ka tu dalies, un kad veido šo skaisto lauku ap sevi un iedvesmo pārējos. Paldies tev, mīļā, paldies. Paldies. Lai top. Lai top. Jā, es aicināšu tagad Zanīti, aicināšu tevi arī, jā, padalies arī ar savu skaisto projektu. Čau! Tātad, jā, man sauc Zāne. Es domāju, ka ir tāds redzēts sejas, jau sīkāk nav jāstāst, un šoreiz gribu individuāli pastāstīt par keramikas kursu, kas ir ļoti, ļoti izlolots projekts. Ļoti, man liekas, man pilnīgi emocijas kāpa, man liekas, ka katrs tajā jutīsies tik ļoti apmīļots. Bet tātad galvenā doma ir šis te mērķis. Mēs katra sieviete esam savu pavaru turētāji un savas ģimenes tādas, enerģijas lolotāji. Vismaz es esmu ļoti daudz piemeklējusi daudz dažādas domas, idejas, veidus, kā uzklāt skaistu ģimenes galdu, un es ļoti daudz zinu arī no citām sievietēm, ka viņām ir šī vēlme uzklāt šo te skaisto, ideālo savu izsapņoto galdu. Ja? Un runa iet par keramikas meistarklasi, keramikas kursu, kur mēs šos traukus izsapņosim, mēs piemeklēsim daudz dažādas detaļas, mēs iepazīsim gan caur tausti, gan caur citām vaņām, dažādas materiālus, akmens masas, toņus, reljefus, krāsas, glazūras, ļoti, ļoti daudz, kur mēs būsim tādā pilnīgi virmojošā pasaulē. Un mēs šo savu skaisto galdu radīsim. Mēs viņu radīsim, un mērķis ir viņu radīt uz vasaras saulgriežiem. Tā kā mēs tiksimies aprīlī un maijā, pamatā Rīgā, centra rajonā, keramikas kursā, kur mēs sāksim ar to, ka mēs izveidosim brīnišķīgu vision board, atradīsim, kas tad ir tie trauki, kas mums patīk. Kā viņi varētu būt lietošanā, kādas funkcijas viņi varētu pildīt, kādas ēdienas katrs vēlas pasniegt, kas ir nepieciešams. Ja? Bet tas nav runa tikai par kur man ir šķīvis, kur man ir krūzīte, kur man ir plate. Nē, kāds vēlas taisīt klāt salvešu gredzenus, kāds vēlas veselu rindu ar mini vāzītēm. Ja? Tātad runa iet par visu skaistu galda klājumu, kas sevi ietver šo te mīļo sajūtu, šo te apčubināto sajūtu, šo atmosfēru, brīnišķīgo atmosfēru, kuru sievieti var radīt. Un tā ir neatkārtojama katrai no mums. Un tā kā mēs sāksim ar šīs te vīzijas radīšanu, tad mēs taustīsim, iepazīsim, kādus materiālus mēs izmantosim. Būs ļoti interesanti priekš sevis patiesībā tāda pašanalīze, mazliet arī ir, kuru akmens vastu paņemsi, cik viņa ir rupja vai smalka, cik gluda viņa ir, vai viņa ir gaišā, vai viņa ir tumšā, vai es tagad vēlēšos kaut ko pa vidu, ja? Ārkārtīgi interesanti un aicināšu šajā ceļojumā kopā ar mani. Un mēs šos traukus radīsim, pašas glazēsim, pašas apstrādāsim, visu novedīsim no A līdz Z. Ja meistarklasēs vairāk ir tā, ka mēs izdarām kaut kādu šo te galveno posmu, un pēc tam es viņus pabeidzu, tad šajā kursā mēs būsim tās, kuras visas kopā soli pa solim taisīsim no A līdz Z. Un tas foršākais, man liekas, ir tas, ka tev nekas nav jāzina no tā visa sākumā. Es tev izvedīšu cauri soli pa solim. Tu vari tikai vēlēties, un pat, ja tu nezini, ko tu vēlies vēl pagaidām šajā pirmajā solī, tad arī tur es dalīšos ar daudz dažādām idejām, jau pirms mēs sāksim, ja? Tā kā sūtīšu, likšu grupiņā daudz dažādas idejas, kur paskatīties, par ko padomāt. Un tad, kad mēs tiksimies reizi nedēļā uz šīm nodarbībām, tad
Ticiet man, jums liksies, ka jūs uz pasauli skatāties savādāk, jo es jums iemācīšu ieraudzīt jūsu ikdienā tās svarīgās lietas, kas ir, jūs varbūt pēkšņi bērna mantā ieraudzīsiet vienu mazu reljefiņu, kurš ir, superīgi saliekams kopā un ienesīs pilnīgi jaunu dvēsmu jūsu galda klājumā. Vai, piemēram, jūs ieraudzīsiet kaut kādu toni, kurš jums vienkārši wow, tak vajag viņu, tā, un vai iesiet un skatīsieties pēkšņi varbūt uz tapešu rakstiem būvniecības veikalā, ja, un jūs skatīsieties nevis uz tapetēm vai uz krāsām, bet jūs skatīsieties uz tām svītriņām, kuras tur vai nu ir, vai nu nav, ja, tā, ka ļoti daudz dažādas nianses tagad tikai iezīmēja tādas, ko visātrāk var iedomāties, bet jūs redzēsiet, cik tā dzīve kļūst interesanta tajā brīdī jums apkārt. Tieši tādā vietā un vidē, kā jūs dzīvojat, kur jūs ejat, pa kādām ielām jūs ejat, kas apkārt sāk ziedēt, kādas faktūras parādīsies, kādu lapiņu ļoti, ļoti gribēsies noplūkt un paņemt līdzi viņu un ielikt tajā savā kompozīcijā. Jā, tas būs ļoti, ļoti interesanti, un tādā, kursa noslēgumā mēs arī tiksimies kakao ceremonijā, kur mēs ar šiem traukiem savienosimies, un tie kļūs absolūti par mūsējiem, jūsējiem, mēs padzīvosimies ar viņiem kopā, mēs uzklausīsim, ko viņi mums iemācīja, ko viņi mums parādīja, kā viņi sanāca, kādas varbūt būs ekspektācijas, kur mums kāds draugs kaut ko dzīvē izspoguļoja, jo, ticiet man, šis process nav tikai par keramiku. Tas patiesībā ir ļoti daudz kas lielāks, un tas ir tāds ļoti foršs darbs ar sevi, bet ļoti vieglā formā, tādā, ka tu neuzliec kaut kādus milzīgus uzdevumus sev, bet viņi var iznākt paši no sevis. Un arī tajā es, protams, būšu atbalsts katrā brīdī, un būs ļoti, ļoti forši, būs ļoti, ļoti izloloti, un tā. Būs visādi bonusi, būs viss kaut kāds ļoti foršs, par ko es varbūt vēl neteikšu, kas paliks pārsteigumā, vai atkal pateikšu, un tā kā tiem, kuri individuāli, kuri jau jūt, ka šis ir priekš viņiem, nav jāuztrauc arī, ja kādu reizi sanāk tā, ka nesanāk, jo dzīve ir dzīve, ja, un mums visiem viņa rit uz visām pusēm, tad līdz ar to būs arī kaut kādi ekstra laiki, kuros es būšu un jūs gaidīšu tad, ja nav tā kā iespējas uz visām nodarbībām, tā kā mēs jebkurā gadījumā visu pabeigsim, visu izdarīsim, un ticiet man, jums vēl lieliskākās idejas radīsies tā īsi pirms. Tad, kad vairs nav laika, tad ir visa pilna čupa pēkšņi sabirst. Arī ar šito mēs tiksim galā, jo man pašai notiek tāpat. Es lieliski zinu, kā tas ir, un es lieliski zinu, kā to arī paspēt, iespēt un dabūt to visu gatavu. Tālūk. Vienkārši fenomenāli klausos, man tirpas visu laiku skrien pāri ķermeni, cik kolosāli vienkārši. Klauku, kur varēs redzēt vai zināt, kad kaut kas būs vairāk tuvāk, vai vienkārši, lai tā privāti cilvēki raksta, kā tu, ja tagad, teiksim, kas skatās šo, pieņemsim ierakstiņu, ja, vai vienkārši patiešām ar tevi sazinās, jā, vai vienkārši kaut kur pasakot līdzi, kad tad būs tas starts šiem pasākumam? Jā, tad pieteikties šobrīd var droši pie manis individuāli, es arī pastāstīšu, tā strukturizēti nosūtīšu visu informāciju, un mēs visi arī izrunāsim, ja kaut kas no tā viss nav skaidrs, jo, protams, ka tā ir tāda jauna pasaule. Bet būs arī speciāla lapa šim, kas ir procesā, ja, kur visa informācija būs salikta no A līdz Z, tā ļoti pārskatāmi, mierīgi, tā kā ar tādām piezemētākām emocijām varbūt izlasāms un viss saprotams, kur varēs arī pieteikties un tā. To es tev pēc tam linku arī nosūtīšu, varēs pielikt pie šī video apakšā, bet pagaidām droši var pieteikties pie manis personīgi, jo, jā, tas, ko es nepateicu, kopā ir maksimums 16 vietas uz visu šo, ja, un būs brīvdienu grupa un būs darbdienu vakaru grupa, tā kā 2 šie te laiki, kuros mēs strādāsim, kur katrs var tomēr piemeklēt sev to ērtāko laiku, jo, protams, ka mums katram ir savas lietas.
Un vēl viena tāda nianses, par cik es pati arī esmu māma un ļoti labi saprotu, ka dažbrīd tas ir tāds, bet vai es tur varēšu vai nevarēšu vai kā, tad arī par šo, ja ir tāda vēlme un ir kāds maziņais, ja, līdz ar jums, tad arī droši rakstat man ziņu, jo ja būs vairāk šādas te sievietes dalībnieces, kurām maziņie nāks līdzi, tad mēs organizēsim auklīti, kuru turpat sataisīsim rotaļstūrīti telpās un varēs spēlēties ar bērniem. Bērni būs turpat, bet mēs varēsim darboties. Tā kā tas ir pilnīgi ok. Es pati vispār sāku keramiku ar punci un šūpoju zīdainīti un ar otru roku māloju. Tā kā es lieliski zinu visos vecuma posmos. Ja, kā es to apvienot, un ticiet man, mēs to varam izdarīt, bet bērni mālu neēdīs, par to arī nav jāsatraucas, lai arī no zemes nācis, bet tā kā to mēs visi varam saorganizēt un izdarīt, jo šī mana mērķa auditorija šim kursam patiesībā ir sievietes, kuras lolo priekš savas ģimenes šo galdu, ja, un priekš ļoti īpašiem notikumiem, priekš ļoti tādu ļoti lielu nozīmi ienesoši patiesībā, jo es laika gaitā padalīšos arī ar saviem stāstiem personīgiem, ar to, piemēram, ko viena tējas krūka spēja darīt ģimenē, un kā viņa īstenībā pastāsta katru rītu, kā katrs jūtas, un kā augs viņā ielikt un kā viņa būtiski. Tas ir pat instruments, kurš jums pēc tam nodara. Un tā kā ir daudz dažādu skatījumu, kā uz šo skatīties. Un ar visu to es padalīšos. Un galvenais, ka jums nav jādomā, vai šis ir sarežģīti, vai šis nav sarežģīti. Vai tā bilde, ko jūs ieraugat Pinterest, skrolējot un skatoties, ja, jo tur tiešām vienmēr viss izskatās skaisti, bet ziniet, ka 90% no tā jūs varat izdarīt. Jūs varat pilnīgi mierīgi izdarīt, un jums nav jādomā par to, šitas ir grūti, negrūti, vai kā es šito izdarīšu. Tas ir mans darbs, ja. Tā kā es izdomāšu un pasniegšu jums soli pa solim konkrēto jūsu tā kā visu servīzu, visu trauku es salikšu tā, ka mēs sāksim no vienkāršākā, iesim uz varbūt sarežģītāko, tīri tehniski, ja. Vai tur, kur vajadzēs, es vienmēr būšu blakus, tāpēc arī grupas nav liels, tāpēc arī cilvēku skaits maksimums ir tikai tik, cik viņš ir, jo man ir ļoti svarīgi katram būt klātesošai, katru izvadīt cauri šim te procesam, iedot šīs te vadlīnijas, arī tajā pašā laikā arī nodrošināt viņam to foršo sajūtu, ka viņš var vienkārši nākt un radīt, un es gribu, ka šīs iknedēļas tikšanās jums ir kā tāds restarta punkts vispār. Jūs atnākat pēc tās nedēļas, un tā, ka jūs gaidat, kad pienāks tā diena, cik forši, un ziniet, dažbrīd ir, arī iz dzīves, dažbrīd uz keramikas nodarbību, vajag arī atnākt vienkārši tēju padzert, apsēsties un tēju padzert un pabūt tajā vidē. Un arī tādas reizes var būt, ka jūs atnāksiet un jums ir tā, kad labi, es šodien dzeršu tēju un mālošas nākošajā reizē. Un arī tas ir ok, un jūs neko nebūsiet zaudējuši, jo mēs visu paspēsim, visu izdarīsim, un arī šiem mirkļiem tur ir laiks un vieta. Un tā kā, jā, nekas nav par sarežģītu, tālāk tas sarežģītais darbs ir mans darbs, tā kā es izvadīšu cauri punktiņu pa punktiņam, soli pa solim, un mēs kopā tiksim pie ļoti, ļoti skaistiem un ļoti, ļoti interesantiem rezultātiem. Paldies tev, Zanīt, paldies, un lai top, lai vairojās, lai pulcējās, vienkārši, lai tiek radīts. Kaut kas kolosāls. Paldies tev, mīļā. Paldies par tavu sirsniņu. Lai viņš tikai tev aizraujoši stāstīja, ka vienkārši tev vizualizē, kā tas viss notiek reāli, tik bilde priekšā jau. Man liekas, es jau jūtu māla rokās, saka, dieniņ, cik skaisti. Tā kā jau, mīļās, lai top ļoti skaisti, ļoti vērtīgi un kaut kas savu roku radīts, man liekas, tas ir vispār kaut kas, tāds. Man personīgi ir tās sajūtas, wow. Un šito radīju es un ģimenei, wow. Tas nav tikai kaut kur nopirkts, bet tas ir. Tur ir tik daudz ielikts, ja, un tā ir vērtība, tā ir milzīga vērtība, tā kā tiešām paldies tev, ka tu uzņēmies šo ceļu, būt tas, ka pavadonis kaut kam tādam brīnišķīgam, ko daudz ģimenes varēs tā
nolikt sev uz galda un ikdienā pieredzēt šos skaistos mirkļus. Vau, paldies tev! Paldies, mīļā! Nu tā, mums vēl palika Indriņa. Indriņa, lūdzu, mīļā, tev arī kaut kas brīnišķīgs. Vispār jūs šodien savienojaties tādā laukā, kad es tagad skatos, vau, kā var būt šīs skaistas tēmas vienkārši. Nu, visas tēmas ir, bet vienkārši jūs kaut kādu vienu stīgu savienojāties. Tā kā, lūdzu, mīļā, padalies. Jā, es arī šodien klausos un brīnos dieniņās, cik ļoti sasaucās ar šo te sieviešu dienu un tik sievišķīgi. Un, nu, man šobrīd arī pašai pacēlsies tēma ģimenes pavarda veidošana, atjaunošana, veidošana. Un es tā, savi trauki. Pie Gunitas jāaiziet, jāparunājās, kur man kas ir jānoliek. Tad pie Diānas jāaiziet, jāatpūšās ārpus mājas, jo vajag arī atpūtu. Tad pie Sanitas tā. Kas tur bija par to iesācējiem, kad grūti uzsākt vingrot un tā tālāk, tad šitas man ļoti atsaucās. Tagad tikko nācās izmest filtru, jo filtrs sabojāja vējas mašīnu izrādās. Tagad dieniņās, tad mums pa filtriem tieši gāja runa. Tad kas? Tāds, kas notiek? Bet forši, ļoti forši, un arī Vitiņas pasākums ar ētriskajām mēģinām, un mūsu dvēselīta grand, lielais grand ētrisko eļu festivāls, tiešām pavasara festivāls, ieskandināsim visus festivālus, un es jau visiem stāstu, must be, have to be. Mums visiem ir jābūt tur obligāti vispār bez jautājumiem, ar skaistu skatu, ar pārsteigumiem un visām tām kolosālajām lietiņām. Tā kā jā, šodien, un ja kārtiņa, es, piemēram, tai akācijā, kas sākumā izkrita, es dzirdēju par to, ka ir jāpajautā kādam zinošam cilvēkam, nu tad te bija šodien vesels klāsts ar zinošiem cilvēkiem, kam pajautāt šo, un tā smuki jau šo ģimenes pavardu arī veidot. Jā, kas man ir stāstāms, ar ko es gribēju padalīties. Mums atkal top tāds it kā sieviešu dienai, it kā nē, 8. mārtam, tā kā paredzēts pasākums, man jau sen meitenes tajā grupiņā, kas mēs esam, man jau sen jautāja tādu plašāku iepazīšanos ar kārtiņām, tad es esmu iegādājusies pirmo metaforiski asociatīvo kāršu šo te spēli. Un spēlēsim spēli tādā rotaļīgā, foršā, vieglā gaisotnē. Bet tas nav galvenais. Viskolosālākais bija šodien, kad es gāju uz... Es sadarbojos, mani uzaicināja sadarbībā ļoti kolosāla terapeita. Es pie viņas eju pati, jebkura pie viņas tā terapeitiskā meditācija ir ārkārtīgi dziļa, momentā visa dzīve mainās, pat tad, ja tur pusstundiņu ir būts. Fantastisks, tiešām tas process, kas pēc tam notiek, kā dzīve mainās, tur ir milzīga jauda, un viņa man uzaicināja sadarbībā. Un tur ir tā, ka viņas sadaļā viņa jau ir iegādājusies tās skaistās glāzes, viņa jau ir iegādājusies tur dzirkstošu dzērienu, bet nebūs alkoholisks, būs kaut kas foršāks. Attiecīgi viņas sadaļā ir viss tas galda klāšana, visa tā garšīgā daļa un dāvaniņas, viņas ļoti vērtīgas dāvaniņas. Tiešām gribas visas palutināt. Un manā sadaļā ir puķes. Un man šodien bija tik kolosāla diena. Es gāju un skatījos. Un ja vēl tur, sieviešu dienā jau ir pārceltas citu datumu, īstenībā 8. jau neviens nesvin. Es biju šodien ziedu bāzē. Šodien bija piegāde. Reāli
ir izpirktas visas tulpes, ir palikuši pāris pušķīši. Pāris pušķīši, es par laimi, man bija tā iespēja redzēt no katra pušķīša pa vienam, redzēt, kāds skaistums ir pieejams uz šo sestdienu arī, jo būs vēl 2 piegādes. Bet, dieniņās, es izvēlējos šos te ziedus un formēju to ziedu pusi, un, cik tas ir. Tas patiesībā riktīgi tāds piepildījums jau pati pasākuma organizēšana, nu, kad saņem to foršo sievišķības, to vēsmu un to lidojumu jau pirms paša pasākuma, un ka saprot, ka šito visu skaistumu varēs uzdāvināt viena otrai, jo pasākums paredzēts nevis, ka tur kāds priekšā deklamēs, vai tur tikai tā meditācija. Nē, pilnīgi nē, tur ir tieši šoreiz pasākums ir vērsts absolūti uz savstarpējo komunikāciju. Mēs iepazīsim savu iekšējo sievieti caur otra cilvēku. Tātad mēs viena pret otru, divatā, ir šī te komunikācija, un viena iepazīst vienu savu iekšējo sievieti, otrā, nu tā kā šādi, tādā komunikācijā, un ļoti fantastisks viss tas, kas top, un tik skaisti un iedvesmojoši. Es jau esmu tur, jau gribu, jau man smaržo tulpes, tāpēc, ka tulpes ir man mīļākie pavasara ziedi. Nu, paši pirmie, protams, ir sniegpulkstenīši, tāpēc, ka sniegpulkstenīši ir pirmie, kurus var jau februārī no sniedziņa izrakt, un tur viņi jau ir. Bet otri mīļākie ziedi man ir tulpes, man patīk, kā tulpes smaržo. Jā, viņas smaržo, viņām ir sava smarža, patīk, kā viņas izskatās, un jā, tā kā mums ir šie te rozā toņi, tad tā doma arī ir. Tur mēs tajā virzienā arī virzamies. Kas ir rozā? Enerģētikā rozā ir fiziskā mīlestība, jeb šī mīlestība uz zemes fiziskā ķermenī. Tāda. Ja zaļā krāsa ir vairāk tāda sirds mīlestība, sirds čakras, tad fiziskā mīlestība tieši ir rozā, kas ir pieskārieni, mīļums, maigums, atsaucība, sasaucība un tas viss kopā. Tā kā, paldies! Paldies, Indrīt, tu tik kolosāli mums salika visu pa plauktiņiem, ka mēs izgājām šodien cauri, sajūtot caur sevi vēl tā, vienkārši nav, nu jā, to vārdiem nevar izstāstīt, tas ir maģiski, vienkārši kā, nu vat tā tas mūsu laukā vienmēr notiek, nu vat tā vienkārši, un paldies par skaisto pasākumu, kur arī būsi tu klāt, un arī, kur vēl arī Rīgas galā arī pasties 8. martā viss kūsā, un būs, un notiksies, un aiziet, jā. Un arī Indru jūs satiksiet 28. martā, un Zani jūs satiksiet 28. martā, man liekas, taču visas satiksiet, jā. Un varbūt pat Gunitu, varbūt, ja izdosies, jo viņa brauc uz Latviju, bet varbūt Gunitiņa arī būs, tā kā turēsim īkšķus, un Jūrmalā mēs to martu noslēgsim tā pa skaisto. Vienkārši, nu tā, ka, jā, jo tas ir kaut kas brīnišķīgs, kas ir izveidojis, un kā katru savu ceļu ir izkārtojis un vēlas dalīties un nes tālāk un šo savu autentisko, tā kā paldies, Indriņa, ka tu padalījies kārtējo reizi ar kaut ko garšīgu un foršu no sava lielā klāsta, kas tev vienmēr ar idejām un ir ko dot, līdzīgi kā visām pārējām, tā kā milzīga sirds pateicība, kad atradāt laiku, kad atradāt visas laiku šodien būt un padalīties. Un noslēgsim mūsu arī foršo koplauku, šoreiz ar sievietes dabas kārtu, lai mums to akāciju kaut kas nolīdzsvaro, kā kāda sievišķā būtne, ja no mums no sieviešas dabas, un pastīsimies, ka katrs mēs paņemsim līdzi no šī visa vēstījuma par drosmi atskaņot sevi,
savas darbības, savu darbošanos, un atceramies tie, kas skatās ierakstiņu, tas nav tā, ka tu vienreiz atnāc un ierunā un viss pazūd, varbūt tev kaut kas uzrodas jauns, varbūt tu vienkārši kaut kā savādāk jau vēlies pavēstīt par to, ko tu dari, vai ko tu piedāvā, un katreiz būs citādāk, jo tā nebūs tā, kā bija iepriekš. Tāpēc aicinu arī, ja jūti sirsniņā, arī katru mēnesi pievienojies droši un pastāsti. Zini, kā dubults neplīst, un ja 100 reizes arī teiksi, arī ļoti labi. Vienkārši katreiz ir citi, kas to ierauga un koplauks sev izdara savu. Kaut kur jau tā informācija aizies. Galvenais mums atnāk parādīties, un kādi esam, tādi esam, lai vienkārši top un tā informācija iet pasaulē. Nu, slaižam. Ar ko mums noslēgt skaistu. Nu. Kaut kur, nu, mierīgi. Tā pacielā šitien ārā. Nu, labi. Šitas mums ik pa laikam izlaic. Laikam mums to vajag, vai ne? Mūsu pelešķīti, drosmi, 23, ja? Pelešķītis, drosme. Vai, kā man patīk šitais, ja? Pārliecība. Pelešķis aktivizē spēju no jauna savienoties ar savu drosmi, vīrišķās enerģijas pirmsākumu. Sieviete iztaisno muguru, pacel galvu un dziļi ieelpo. Paldies, Sanitiņa, par muguru. Re, mums tagad noderēs. Kāpēc mums viņu vajag iztaisnot? Tu vari, tevī ir spēks, pavisam rāmi nosaki toni un iedod stabilu ritmu, saskaņojot tos ar sirdspūkstiem. Ceļš uz mērķi var sākties. Tu pati radi šo skaņdarbu, ko sauc par dzīvi, kādu ritmu tai piešķirsi, tādā visa pasaule ap tevi dejos. Tik vienkārši. Tā kā meitenes mīļās, lai top. Un visi pārējie, kas vēl mums skatās, lai top arī jums. Un iesim darboties. Iesim darboties pa savu ceļu. Būsim tādi, kādi mēs esam. Un darīsim visu ar prieku. Jo prieks rezultējās pārpilnībā. Tā kā paldies par šodien pa koplauku. Es pārtraukšu ierakstiņu.